kārtējā absurdā situācija ar detaļām Opelim. Tad nomainīts ir šis te mezgls, termostata korpus, oriģināli nāk no plastikāta. Viena firma ražo alumīniju, tas viss ir tik tā labi, viņam jau no rūpnīcas manā skatījumā būtu jānāk alumīnija. Viņš interesanti, ka alumīnija versijā maksā 3 reizes lētāk vai 4 reizes pat par oriģinālo plasmasu, bet problēma tā, ka tā ir nosacīta kaut kāda kreisā firma, Motorad, un viņiem parasti problēmas ir ar elektronikas, visādām šitām te pušķīniešu ar elektronikas detaļu izpildījumu, kas arī šajā gadījumā tieši tā ir, kad pēc laiciņa parādījās kļūda par šo te apsildu termostatu, kas ir nobeigusies. Un tad nākamā problēma tāda, ka šo te apsildes elementu viņu teorētiski var izņemt, bet viņi nav nopirkt atsevišķi. Tad nākamā problēma, kad jānopērk, tad ir vēl jāatziedo 40 eiro, lai šo te gabalu priekšējo ar to apsildi nopirkt normālas firmas, piemēram, NRE.